Spēks, kas pieprasa vairāk. Vairāk ātruma, vairāk precizitātes. Katrs solis, katrs sitiens, katrs mirklis. Cīņa par uzvaru. Šī ir LVV līga. Reģiona duelis FK Smiltene pret JFK Ventspils. Mačs 3. minūtē Madriko Messina iegūst bumbu pretinieku pusē, velk uz priekšu, sit no distances un kļūdās Sausais bumba vārtos. Ventspilnieki ātri izvirzās vadībā, gūstot savus pirmos vārtus sezonā. Arī otrā puslaika sākums sekmīgāks viesiem. Messina iespēlē gaitā Markusam Feldmanim, kurš sit bumbu vārtos. 2-0. Ventspils izskatās, ka dodas pēc uzvaras. Tomēr 57. minūtē mājiņnieki atgūstas retais stūrstiens un Jānis Lapiņš to vārtu priekšā sita mērķī. Tomēr 65. minūtē Ventspilnieki atjauno 2 vārtu pārsvaru. Messina iespēlē sodlaukumā un Lučins no šaura leņķa raida bumbu vārtos. 3-1 un arī Ventspils ultras ir klāt. 81. minūtē mājiņnieki dodas uzbrukumā. Emils Tomas sit no sodlaukuma līnijas, atvēra vārtsargs, bet atkārtot sitiens ir precīzs Tomasa vārdu brālim Dūmiņām. 2-3. Kompensācijas laiks. Kārlis Zvirbulis izpildīja tiešo brīvstienu, neviens bumbai nepieskarās, un tā ir vārtos. 3-3. Smiltene atkal kompensācijas laikā atspēlēs, tāpat kā pirmajā kārtā. 2 rezultīvi neizšķirti un 2 punkti tabulā. Smiltenes spēles pagaidām visjautrākās pirmajā līgā. Rēzekne pret Līvanu PPK. Pārceļamies uz Latgali, kur rezekniešiem leģionāri ir klāt. Maikls Tunde balsta zonā, vēl cits dosies uz maiņu, kamēr Līvanu PPK izmaiņa vārtsargu līnijā. Šoreiz Rudolfs Oskars Solokas sargā vārtu. Viesiem vairāk momentu mača garumā un 57. minūtē pārsvaru izdodas pārvērst būtajos vārtos. Šo saito piespēlē Gabrielam Kirklam gaitā un komandas kapteinis raida bumbu vārtos 1-0. 70. minūtē Rudolfs Mužnieks tiek klupināts sodlaukumā, 11 metru sora sitienu piešķir mača galvenais tiesnesis. Kristofers Davids Kravčenko izpilda precīzi 2-0 Līvanu PPK vadībā. Mačā arī daudz asumu. 83. minūtē pakrustīšanās laukuma vidū, kur Nikita Bovkuns dabū otro dzelteno kartīti mačā un atstāja mājiņnieks mazākumā. Galotnē tuvāk vēl vieniem vārtiem drīzāk bija viesi, kuri aizved no Rēzeknes 3 punktus un turpina perfekti sezonas startā. RFS dublieri pret Valmieru. Jābilst, ka šoreiz RFS dublieru sastāvs tikai no jauniešiem, jo pirmā komanda bija devusies uz Kipru treniņu nometnē. Kaut gan Valmiera uzbruka vairāk, pirmajā puslaikā vārtus gūst tieši RFS jaunieši. Reizeknietis Kirils Kirsānovs izkārto sev sitienu tālajā, gandrīz stūrī raida mērķi, ļoti skaists vārtu gūms. Tomēr otrajā puslaikā Valmierai izdodas sasist vārtus. 50. minūte atlec otrā bumba pēc stūrstiena uz kājas Rojam Bušam, kurš raida to mērķī. Ļoti precīzs sitiens, vārtsargs nav glābējs. 58. minūte atkal stūrstiens, ko izpilda Vladimirs Stepānovs. Pie tālā staba šoreiz Mamadou Dembelē ir sekmīgs. Vārti un Valmiera jau vadībā. Vēl 3 minūtes vēlāk ātrajā pārējā vārtu sev gūst pats Stepānovs. Piespēle no kreisās malas un Stepānovs viens pats vārtu priekšā ir precīzi. Uzreiz skrien pie valmieriešu fotogrāfa Jāņa Līgata. 78. minūtē Daniels Cepeļevs ar viltīgu piespēli sagriež RFS dublieru aizsardzību un Fraš Kermanī raida bumbu stūrī 4-1. Jau pajukus RFS jauniešu komanda. Punktu spēlē 90. minūtē pieliek Igors Kulītis. Labs pirmais pieskariens un sitiens arī kvalitīvs 5-1. Valmiera, kā jau ierasts, uzvar LNK Sporta parkā, tikai šoreiz pirmajā līgā. Spēle sākām diezgan biegai. Manuprāt, atdevām ļoti daudz emociju iepriekšējā spēlē. Tāpēc tā sanāca. Puslaikā treneris kārtīgi nodeva pa muguru. Arī paši sapratām, ka jāsķebās. Izgājām uz otro taimu, izdarījām savu darbu un ejam uz priekšu. Līdervienībā pēc pirmās kārtas Mārupes SC komanda uzņem jauniešus no Skanstes. Momentiem bagātā spēlē pirmie vārti atnāk 33. minūtē. Gustavs Krieviņš aizvelk bumbu līdz pat gala līnijai, iespēlē uz tukšiem vārtiem, Korsaks pieliek kāju un Mārupe gavilē 1-0.
56. minūte. Krieviči iespēlē bubu sodlaukumā, tur nesavalda rīku Arturs Līniņš Vārtsargs un pirmais pie bumbas, pēc tam jau Penka, kurš triec to tīkliņā. Neveiksmīga epizode jaunajam Vārtsargam, kurš tikai krāj savu pieredzi pieaugušo futbolā. 66. minūte. Roberts Čevers iespēlē vārtu priekšā Penkam, kurš var tur darīt visu, ko, tā skaitā gūt vārtus 3-0. 82. minūtē pārtver bumbu pretinieku laukuma pusē Māropieši aiziet uzbrukumā, piespēlē Krieviņam. Krieviņš sit tuvi augšējā stūrī un trāpā 4-0 atkal savā laukumā Mārupas komandai par labu. Pirmajā vietā pēc 2 kārtām Mārupas vienība, kamēr Skanste krāja pieredzi pieaugušo futbolā vairākiem futbolistiem. Šī ir pirmā sezona pie pieaugušajiem. Ambiciozā Riga Mariners uzņemies kā Supernova dublieris, kuri pirmajā kārtā pieveica Alberto. Saspringta līdzvērtīga spēle līdz 64. minūtē, viesu stūra sitiens, kur Jegors Čugunovs sit bumbu precīzi vārtos ar galvu. Jegors Čugunovs izvirza varībā Supernova 2. 69. minūte sodlaukumā krīt Riga Mariners spēlētais un tas ir 11 metru sora sitiens. Sitienu izpilda iepriekšējās sezonas bombardieris Aļģirtas Gražes un izpilda sekmīgi panāk 1-1. Tomēr izcīnīt uzvaru pirātiem neizdodas. Pirmie zaudētie punkti vienai no favorītēm. Par šodienas rezultātu. Protams, esam vīlušies, spēlējam tikai par uzvaru, spēlējam par augstākiem mērķiem, tāpēc 1-1 nav pieņemami. Kāpēc? Varbūt nenoskaņājamies līdz galam, varbūt kaut kur nerealizējam savus momentus, arī es pats nerealizēju. Kaut kur pārlikam štangas, tā kā grūti spriest, kas pie vainas ir, jāsaņemās. Pirmā oficiālā spēle Metas jaunajās mājās. Futbola centrā Rūpnīca. Metieši uzņem Riga dublierus, kura rindās, tā skaitā Brajans Peņa, pirmās komandas spēlētājs. 20. minūte spēlē roku savā sodlaukumā Riga dublieru futbolistam un 11-metrnieks. Kevins Cesnieks dodas izpildīt. Viņš sit un iesit. Vēsturiskie pirmie vārti oficiālajā mačā Rūpnīcā pieder Kevinam Cesniekam. Metai neskaitāmas iespējas gūt vārtus, taču nekādīgi neatrodas bumbai ceļš tur. Līdz 82. minūtē, kad stūrstien izspēle un Sadiks Salē sit ar galvu precīzi. Salē atkal ir rezultīvs, Meta dubulto pārsvaru. Zaļi baltiem uzvara, kaut gan mačs varēja beigties arī ar 7 vai 8-0. Paldies par pirmo spēli šeit. Faniem Rūpnīcā atklājām ar uzvaru, kā arī to gribējām. Prieks par sauso spēli. Kā aizsardzībā uzbrukumā mums bija daudz momentu, kurus arī nerealizējām. Cerams, ka atstājām to uz nākamajām spēlēm. Spēles gaita bija tāda arī dēļ laikapstākļiem ātrs futbols, agresīvs futbols. Jaunie varēja redzēt, ka jaunieši, kas bija dublieru komandā, gribēja skriet cīnīties pēc katras bumbas, tā kā spēle nepavisam nebija viegla. Bet, kā jau teicu, prieks par to, ka izcīnījām uzvaru šeit. Pirmajā spēlē Rūpnīcā. Paldies visiem faniem, kas atnāca, un tā tika uz priekšu. Vēl viens mačs no otrās kārtas tiks aizvadīts 31. maijā, kad JDFS Alberts uzņems FK Tukums 2000 dublierus. Pagaidām 4 komandas nav zaudējušas punktus – Mārupe, Valmiera, Meta un Līvona PPK. Kā arī tikpat daudz komandas bez punktiem vēl turnīra tabulā. Trešā kārta sāksies ar Riga dubliera maču pret JDFS Alberts. Arī interesanta cīņa būs starp RFS dublieriem un Metu. Savukārt Valmierā Vidzemes derbijā uzņems Smilteni. Lielais futbols atgriežas Valmierā. Spēks, kas pieprasa vairāk. Vairāk ātruma, vairāk precizitātes. Katrs solis, katrs sitiens, katrs mirklis. Cīņa par uzvaru. Šī ir LVVet līga.